Čau visiem! Esmu mazliet nokavējis 5 minūtes. Kaut kā tā sanāca, pagaidīšu, ka kāds pievienosies. Ļoti ceru, ka kāds būs. Ārē jau kāds lēnām vienojās klāt. Super, prieks jūs redzēt, tie, kas lēnām grib ielekt mazajā laiviņā. Jo man ir iesūtīti dažādi jautājumi par 5 dienu kursiņu, kas būs no 28. septembra līdz 2. oktobrim. Un, jā, es ceru, ka jūs man dzirdat labi, tie, kas skatās. Jā, nu tā kā no 28. septembra līdz 2. oktobrim es ieplānoju vienu mazo īso kursiņu, jo iepriekš daudziem cilvēkiem 21 diena bija par garu. Pa garu bija arī dažiem 9 dienas, un kādam gribās īsāku laiku, un kādam gribās pamēģināt, un kādam arī vajag iespējams tikai šīs 5 dienas pabūt tajā telpā, uzņemt to informāciju, lai viņš šo instrumentu paņemtu pēc tam tālāk savā dzīvē, kā tādu, tādu draugu, ar ko iet tālāk, kā tādu ikdienas palīgu savu. Un vai 5 dienās ir iespējams šo instrumentu pilnībā apgūt, es nevarētu 100% teikt, bet ir cilvēki, kas brīžam pat atnāk 3 reizes uz praksi, un pēc tam viņš praktizē pats un uzdod tik man ik pa laikam kaut kādus jautājumus, un ir tādi cilvēki, un ir pēc tam, kas iet dziļajās praksēs, un kuriem ļoti labi tas tā kā izdodās, ka viņš uzķer to tehniku, kā tas strādā, jo, protams, kad katrai praksē ir kaut kādas savas nianses, savas lietas, kuras ir jāzina, lai tā praksa strādātu. Tā kā. Un šī praksa konkrēti ir saistīta ar elpu. Un man pat ir viens jautājums, tā kā, vai praksa ir dinamiska elpošana, man ir jautājums. Un kaut kas saistīts, ka tā ir dinamiska elpošana kā Wim Hofs vai elpošana caur muti, jo ir cilvēki, kas, tā kā šis cilvēks konkrētais raksta, ka viņš piedalījies praksē, kur ir 45 minūtes laikam un ļoti strauji elpo, tad man atbild ir nē, šī praksa nav dinamiska strauja elpošana. Ar dinamisku un strauju elpošanu mēs ļoti saaktivizējam savu simpātisko nervu sistēmu. Un tieši dinamiska elpošana ir tā, kas izceļ no mūsu daudziem slāņiem, kā pieņemsim emocionālais plāns, tur mentālais plāns, ķermeniskais plāns, fiziskais plāns, un tā kā izceļ tās lietas, ka mēs pat neesam daudzkārt vēl gatavi, un tad daudzkārt pēc prakses ir ļoti liela transformācija, ka cilvēks tā kā netiek ar kaut ko sevī galā vai kaut kā tam līdzīgi. Taču šī konkrētā prakse ir dziļa, mierīga, savienota elpa caur degunu. Gan uz iekšu mēs elpojam caur degunu, ieelpojam, gan izelpojam mēs caur degunu. Un līdz ar to mēs pilnībā caur šo elpu mēs pilnīgi dabiski ļaujam nākt, pat nākt, ļaujam savai apziņai ieraudzīt savu zemapziņas informāciju, savas zemapziņā uzglabātās sajūtas, savas ķermeniskās izjūtas, kuras ir mūsu šūnu atmiņā, un tas notiek dabiskā procesā un notiek tikai tas, kam mēs esam gatavi. Līdz ar to mēs prakses laikā dziļi, mierīgi elpojot caur degunu, integrējam tieši tās lietas, kam mēs esam gatavi un kas ir ceļā uz mūsu nodomu. Līdz ar to savā ziņā es varu teikt, ka šajā praksē var piedalīties jebkurš,
gan sievietes, kas ir stāvoklī, gan cilvēki, kuriem varbūt ir kaut kādas veselības problēmas, tur veģetatīvā distonija. Mūsdienās viss ir visdažādas populārās lietas, kur daudziem saka, ka dinamiskā elpošana tur labāk nepiedalīties, tad šajā ziņā šeit nav nekādu aizliegumu. Jebkurš var piedalīties arī tas, kuram apkārt ir bērni. Un ka tu nevari būt viens tajā mirklī mājās. Tas ir pilnīgi akceptējami, un tas pat ir pilnīgi normāli, un es pat esmu kurš taisījis, kurš bija māmiņām ar bērniem, jo tas, ka mums apkārt ir bērni, šī nav praksa, kurā mēs ejam un norobežojamies no tā, kas notiek apkārt. Viss, kas notiek prakses laikā mūsu iekšpusē, un viss, kas notiek mūsu ārpusē, ir tieši tas, kas ir vajadzīgs, lai mēs integrētu savu zemapziņas informāciju. Un, protams, ja mums apkārt ir bērni un prakses laikā viņi sāk mūs, bakstīt, tirdīt, neliek mieru mums, kaut kādā ziņā traucē mums, tad tajā mirklī mums no zemapziņas ceļās ārā kaut kādas emocijas. Tajā mirklī mēs sākam pamanīt, kādas mūsos ir domas. Un tieši tas ir tas, kurā mums ir jābūt, tas ir šis materiāls, kas nāk mums no zemapziņas uz āru, lai mēs viņu apzināti ieraudzītu. Un tā savā ziņā ir šīs prakses burvība, ka tu viņu vari veikt arī guļot pludmalē, kur tev apkārt ir, 10 cilvēki varbūt, vai mājās, ka tev apkārt ir bērni, vai sēžot autobusā, ja tu apzinies, ka tava elpa ir tavs instruments, tad tajā mirklī, ja tu gribi, tu vari dziļi un mierīgi elpot, un tu pilnībā ļauj savām smadzeņu puslodēm sasinhronizēties. Tas ir neirobioloģisks process, kas notiek, zinātniski pierādīts, un tu vienkārši sāc apzinātībā ienest tās lietas, kas ir tavā zemapziņā. Tāpēc šī praksa nevis tikai paplašina mūsu apziņu, kā tas notiek pārsvarā meditācijās, bet mēs ļoti nesam no savas zemapziņas informāciju savā apziņā. Līdz ar to notiek gan zemapziņas integrācija, gan arī mūsu apziņas paplašināšana. Un tas ir pilnīgi cits process, kā ļoti daudzās garīgās praksēs. Un tas ir tas arī, ko es ļoti esmu sajutusi savā dzīvē, ka kopš es praktizēju, jau būs drīz pusotrs gads, es reāli jūtos sazemēta. Es jūtos tuvāk zemē, kā es jūtos šobrīd, es neesmu jutusies, un tā ir fantastiska sajūta, ka tu esi iepriekšējos gadus diezgan lidinājies savā kosmosā un domājis, ka tu esi lidinājies pa gaisu, bet tev ir pietrūcis šis sazemējums. Jā, tas tāds mazais ievadiņš par pašu praksi un arī jautājums par to, ka šī nav dinamiska elpošana. Un mēs neselposimies, un mēs visās dinamiskajās elpošanās cilvēks momentā ieiet izmainītā apziņas stāvoklī. Šeit mēs neejam izmainītā apziņas stāvoklī, mēs caur savu elpu piekļūstam savai nervu sistēmai, un mēs no nervu sistēmas puses sākam, nervu sistēma mums sāk dot to materiālu, kam mēs esam gatavi, kas ir mūsu zemapziņā. Līdz ar to nav tā, ka mēs kaut ko daram tikai no kognitīvā līmeņa, ka mēs to daram no domu līmeņa. Ka mēs tagad noliekam meditācijas mērķi, kaut kādu, kā mēs to daudzkārt daram, un ejam iekšā tajā. Tas ir pilnīgi cits process. Šajā ziņā mēs caur to, ka sākam dziļi, mierīgi, lēnām veikt savienotu ieelpu un izelpu caur degunu, mēs saslēdzam, pirmkārt mēs aktivizējam savu pieres daivu, un līdz ar to tas atbild par mūsu apzinātību, aizmugurējā daiva ir mūsu neapzinātība. Un mēs sākam to, kas ir te neapzinātībā, ienest te apzinātībā. Un tā kā šī nervu sistēma, mēs sākam balansēt savus nervu sistēmas, savu autonomo nervu sistēmu, tad mēs no dziļumiem
caur nervu sistēmu sākam nest savā apzinātībā informāciju, kas ir mūsos. Mēs to nedaram tā kā no augšas uz leju, bet no lejas uz augšu, jeb mēs to daram no dziļuma uz ārpusi. Tā kā tas ir ļoti būtisks punkts, kāpēc šī praksa strādā pilnīgi citādāk kā ļoti daudzas prakses. Un tas ir atbildot uz vienu jautājumu par vai šī elpa ir dinamiskā elpa. Tad man ir jautājums, cik ilgas būs 5 dienu kursā nodarbības. Ļoti centīšos iekļauties pusotras stundā. Tātad mēs sāksim 19:30 un līdz 9:00 man tā liekas, kad es biju ielikusi. Vai no 7 līdz 8:30. Jā, es atvainojos. 7 mēs sāksim nodarbību un 8:30 veiksim nodarbības. Pirmajās dienās mēs diezgan parunāsim arī par teorētiskajām lietām, kā šis process vispār notiek mūsu dzīvē. Par nervu sistēmu parunāsim, par nodomu spēku parunāsim, kā pareizi formulēt nodomu, lai mēs tā kā, kā lai saka, lai mēs katrs uzķeram, jo patiesībā nodoms ir milzīga šīs prakses daļa, ko mēs sākumā pirms katras prakses noteikti izrunāsim, un no tā nevajag baidīties, ja kāds negribēs runāt, varēs droši ierakstīt vai arī nerakstīt un tā kā klausīties. Bet, protams, kad tas, ka jūs piedalāties šajā praksē, arī ar kaut kādām sarunām pirms prakses un pēc prakses, tas ir ļoti noderīgi jums pašiem, lai jūs, caur to, ko jūs izsakat skaļi, lai jūs tā kā sajūtat, kas notiek jūsos, kādi procesi jūsos šobrīd aktivizējās un tā tālāk. Tātad nodarbības ilgums būs pusotras stunda. Vēl viens man jautājums, vai ir vērts piedalīties, ja netieku tiešajos laikos? Tad, kad ir klātienes, tā kā tie 7 vakarā. Jā, ir vērts piedalīties viennozīmīgi. Katrai nodarbībai būs ieraksts, un ieraksts būs pieejams vēl nedēļu pēc kursiņa beigām, tā kā tos varēs lēnām noskatīties arī pēc tam. Un jā, viennozīmīgi prakse ir tikpat jaudīga ierakstā kā klātienē. Tā kā tur nav nekādā ziņā, nevar teikt, ka tas ir labāk vai sliktāk. Protams, kaut kādā savā ziņā piedalīties klātienē, tas ir tā kā, ka tu vari uzdot arī savus tiešos jautājumus, kas tev tajā mirklī interesē. Tas ir citādāk, ir foršāk. Es uzskatu, ka cilvēkam tā kā produktīvāk savā ziņā, bet ir cilvēki, kas man bija 9 dienu kurs, rīta kurs, kur cilvēks tikai vienu reizi atnāca, un viņš pēc kursa bija ļoti priecīgs. Un tas nebija pirmais viņa kurs. Un, tā kā, jā, katrs skatāmies pēc savām iespējām, un viennozīmīgi nav obligāti jābūt klātienē, tā kā dzīvajā. Jā, līdz kuram datumam var pieteikties? Pieteikšanās ir atvērta līdz 26. datumam. Kurs sākās 28. datumā. Jā, gribētos man tā, un 26. datums ir beigu datums, kad varēs pieteikties uz šo kursu. Un šajā kursā, ja jūs neesat izpētījuši vēl lapu, un es arī salikšu papildus informāciju pēc tam, pēc šī laiva, ir tā, kad ja nāk divatā, tad cena ir daudz, ir draudzīgāka, un cena vispār ir draudzīga šim kursam, kā man viena meitene ielika, kad riktīgi forši, un ka viņa priecīga, un viņa jau ir atradusi savu pārīti un pieteikusies, un tas notikās vienkārši. Viņa ielika savu Instagramā postu, un laikam viņai atradās sabiedrotais, vai sabiedrotā, ar ko nākt, un cilvēks jau ir pieteicies jau tā kā divatā. Tā kā izmantojiet to iespēju, jo, manuprāt, tas ir foršs tāds piedāvājums. Jo forši ir arī, ka jūs esat 2 pazīstami cilvēki, jo ejot cauri kursam ir forši sazināties ar to, kurš arī ir, kuru tu zini, un kaut kā par to aprunāties, un kas notiek praksē, un tas ir reāls process. Tas ir process, ko tu sāc ienest savā dzīvē, un ja tev ir šis otrs cilvēks, tavs draugs, draudzene vai, nezinu, brālis, māsa, mamma,
mazums tētis, vispār super, ka ir tā, tad tas ļoti forši, kad jūs tā kā to informāciju uzņemat abi divi, un tad arī pēc tam papļāpājat par to, kas un kā notiek. Jā, tad ir viens jautājums, vai plānojas arī garāks kurs? Šobrīd datums nekādus neesmu salikusi. Man patīk tāda spontanitāte dzīvē, un tad, kad es sajūtu vilkmi, jo es pēc human design esmu ģenerators, tā kā tad, kad es sajūtu vilkmi, tad viss notiek, tad atnāk vajadzīgā informācija, ko es gribu jums nodot, lai arī jūs tā kā saņemat kaut kādas lietas, kas jums var noderēt jūsu dzīvē. Un man ir plānā viens kurs ar vienu cilvēku kopā, kur es ceru, ka viņš varētu būt uz oktobri. Mums vēl ir jāvienojās un jāsajūt īstais tas, nezinu, kā lai to saka. Mums ir jāsajūt īstie datumi un kā tas vispār kopā saliksies. Mēs vēl neesam līdz galam salikuši kopā, bet tas būs kurs, kas būs saistīts ar fiziskiem pieskārieniem ķermenim, kā arī ar šo elpošanas praksi, kad sākumā mēs aktivizēsim ķermeni, fiziski paši izdarīsim pāris lietas, kas ir ļoti interesantas un vajadzīgas, īpaši, es teikšu arī vīriešiem, bet sievietēm varbūt tas būs vairāk aktuāls. Un tad caur šo fiziskiem pieskārieniem es nesaukšu vārdos, lai nav tā, ka jūs reiz saprotat. Jā, mēs pēc tam dosimies praksē un ir tā sajūta, ka tas ļoti labi kopā strādā, viens otru pastiprina, iedod tādu lielāku grūdienu, bet tas būs interesants kurs un tas būs kaut kas jauns arī manā pieredzē. Bet mēs vēl to liekam kopā un ticamāk uz oktobra vidu. Tas varētu viss oktobra vidus, oktobra beigas varētu, izveidoties kaut kas tāds. Tā man ir interesants jautājums, vai šoreiz vadīšu vienu 5 dienu kursu. Tie, kas seko līdzi, ir ievērojuši, kad es pēdējā laikā vispār esmu viena. Šeit, tātad te lapā. Arī laivā iepriekšējā, es nemaldos, biju viena. Tas bija tāds īsais laivis, bet es 5 dienu kursu, kas tagad būs, vadīšu viena, jo Ancis ir savās lietās, un viņam ir citas nodarbes šobrīd, ar ko viņš darbojās. Un man ir tā sajūta, ka tā ir mana lieta, ko es daru, un viņš iepriekš bija man tāds atbalsts, un šobrīd es esmu tā kā pārņēmuši šo lauciņu viena. Un arī šajā lapā es šobrīd darbojos viena, Santa nedarbojās šeit vairs šobrīd, jo... neviens man neprasīst, kāpēc, bet varbūt man vienkārši tā gribās izstāstīt, jo es sapratu, kad varbūt ir pāragri ņemt kādu, kurš dara kaut ko manā vietā, jo es caur to, ka daru pati, ļoti labi sajūtu, kā es gribu. Es spēju ielikt savu enerģiju, tā kā gan tajā postā, gan tajā rakstā, gan tajā video, un es saprotu, ka tai manai enerģijai ir jāizpaužās šajā lapā, un tā kā es neesmu vēl tik pieredzējusi, es neesmu noslīpējusi kaut ko vēl tajā, kā tas ir sadarboties ar kādu, kā tas ir nodot kaut kādas savas lietas kādam, tad es jūtu, kad es kā ģenerators atslāpstu. Es neielieku tajā enerģiju, un man nepatika ļoti tā sajūta. Es saprotu, ka man ir svarīgi to pamatu, to kodolu, tos lietas, ko es dodu uz āru, radīt pašai. Un tas ir tas, kā man vienmēr gribējies. Man vienmēr vīrs Ancis ir teicis, ka tev vienmēr visu vajag darīt pašai, un arī mājās, un to pašai, un visu pašai. Bet man patīk pieredzēt pašai. Tas ir tas, ko es kā dvēsele baudu, kad es izdzīvoju pati, kad man, es nezinu, vakardien mašīnai durvis aizkrita un netiecējās vaļā, un es savu vīram saku, tā attaisam un paskatāmies, un viņš man saka, es tev iešu tikai pāsistēt, vai attaisam, un mēs attaisījām, un, protams, mēs daudz neko neieraudzījām,
Bet tas ir manējais, ka man patīk iedziļināties pašai, nevis nodot kādam. Un es sapratu, ka es esmu izgājusi kaut kā saistībā ar Tatate lapu, pirms īsāka laika kopā ar Santu, kas palīdzēja. Viņa izdarīja ļoti daudz lietas un ļoti foršas lietas, un paldies Santai. Bet es sapratu, ka man ir šobrīd vajadzīga sava enerģija šeit ielikt, savus devumus un sava informācija, jo katram mums kā cilvēkam ir sava enerģija un katrs mēs iz sevis dodam. Un iespējams būs mirklis, kurā es būšu gatava atkal tam solim, kad man būs tā sajūta, kad kāds cits var man palīdzēt kaut kādās lietās, bet šobrīd es gribu pati. Un arī kursu es vadīšu pati, 5 dienu kursu es būšu viena, vadīšu pati. Un es arī jūtos gatavu šim 5 dienu kursam, jo man ļoti, ļoti gribās. Ja kādam ir jautājumi, skatos, šobrīd nav daudz laiviņā, bet gan jau daudz skatīsies atkārtojumā, atkārtojums būs ielikts. Ja kādam ir jautājumi, droši ierakstiet, var komentāros ierakstīt, es vēl atbildēšu. Kam vispār šis 5 dienu kurs ir domāts? Es gribētu teikt tā, ka vairāk tiem, kas ir apzināti ieraudzījuši savā dzīvē, ka ir kaut kādas tēmas vai šobrīd aktuālās lietas, kurās ir vēlme mainīt attieksmi savā dzīvē, kurās ir vēlme reāli pēc izmaiņām. Jo ir mums katram, es arī skatos pēc iepriekšējo kursu cilvēkiem, cik tas ir interesanti, ka atnāk viens cilvēks un viņam aktuāls tajā mirklī ir darba jautājums. Un viņš piedalās vienkārši mazajā, kad es iepriekš taisīju 3 dienu vai 5 dienu kursā. Un pēc tam atrakstu atsauksmi, kad viņš ir visu sakārtojis darba lietās un viss ir vienkārši super. Ka viņam tās 5 dienas ir nostrādājušas kā tāda atslēdziņa, jo viņam tā tēma ir bijusi tik sasāpējusi, ka viņš tā kā čik un ar to savu nodomu viņš izmaina virzienu un viss dzīvē sāk notikt. Protams, un tai pašā laikā visticamāk arī šobrīd klausās kāds cilvēks vai klausīsies, ir cilvēki, kas atnāk un viņš strādā ar savu nodomu un nekas nenotiek. Ir tā. Un tas nav praksa strādā vai praksa nestrādā. Viss ir atkarīgs no tā, cik mēs esam ilgi bijuši sāpēs šajā konkrētajā tēmā, ar ko mēs strādājam. Un cik mēs esam gana gatavi patiesībā piedzīvot tās savas izmaiņas. Jo, ja es skatos attiecībā uz sevi, tad ir tēmas, kuras sasāp lēnām, viņas palēnām kāpinās, viens triggerīts, otrs triggerīts, ikdienas situācija, līdz vienā dienā nonāc līdz tam, ka tu esi pilnīgā baltkvēlē, un īstenībā tas moments ir pats fantastiskākais, kuru mēs varam izmantot, kad mēs esam gana lielās, ilgās tā mirkļa sāpēs, jo tieši tās sāpes ir tas transformatīvais moments, kurā mēs esam gatavi mainīt kaut ko savā dzīvē. Taču ir tādas tēmas dzīvē, kurā mums, jau 2 gadus ir kaut kā, bet mēs kaut kā dzīvojam. Mēs dzīvojam, mēs to esam samierinājušies, tā nav mūsu prioritāte šī tēma. Un mēs tā arī dzīvojam, un ja mēs ar šādu nodomu ieejam praksē, tad tas tā arī risinās. Tā kaut kā lēnām nav praksē intensitātes. Un es skatos uz savu pieredzi, pieņemsim, savās 90 minūšu praksēs, kur es eju, vispār šī 1,5 gada garumā, cik es praktizēju, ir tēmas, kuras atrisinās uz čik ir, un ir tēmas, kurās ir materiāls, kam celties uz āru, jo tomēr caur šo praksi, lai vai ar kādu mazāko nodomiņu mēs ejam, mēs tomēr ejam no dziļuma un mēs skaram dzauz dzemdību patērnus, kas patiesībā rada visas mūsu šīs situācijas mūsu dzīvē. Un arī tās mazākās situācijas, ka mēs nespējam tikt ar emocijām svešām galā vai
vai ka mēs nespējam savākties vakarā bērnus nolikt gulēt, vai tas var būt jebkas. Tāpēc es gribu teikt tā, ka šis kurs ir īstenībā jebkuram, kuram ir šobrīd kaut kas, ko gribās dzīvēt citādāk. Ka gribās piedzīvot citādāku to realitāti, ka gribās pieredzēt citādāku savu attieksmi pret lietām, jo ja mums ir triggers, ja mūsu zemapziņā ir emocionāls kaut kādas lietas uzkrājušās, vai tā ir bijusi trauma, vai tā ir bijusi vienkārši emocionāla situācija mūsu pagātnē, ja šobrīd šīs emocijas nāk ārā uz kaut kādu mirkli, kad mēs esam triggerēti, ko var palasīt arī atpakaļ skatoties postos, kur ir kliedzējs, darītājs, vilcinātājs, un ceturtais bija pēkšņi aizmirs par stresa arhetipiem. Tad lūdzējs, jā. Tad, ja mēs pamanām šīs reakcijas, un viņas ir mums visiem, es nezinu tādu cilvēku, kuram nav šīs stresa reakcijas. Ne visas vienmēr ir visiem, bet dominējošās ir viena vai kāda, dažas no tām. Tad, ja mēs paskatāmies, kad ir mums šie triggeri ikdienā, un ja mēs apzināti esam viņus pamanījuši, un mums gribās tomēr citādāk, ja tev gribās tajā ikdienā to savu reakciju mainīt, iespējams tas ir pret bērniem, iespējams pret vecākiem. Ja tas spilgtākais parasti ir bērni un vecāki, kur izpaužās mūsu stresa reakcijas. Tas ir, un tad, protams, mēs varbūt esam darbā un darba kolēģi. Ja mēs reti satiekam bērnus, vai mums nav bērni, vai ja mēs reti satiekam savus vecākus, tad tie ir darba kolēģi, kur saspiež pa pogām, bet, draugi vēl. Bet, principā, bērni ir visspilgtākā lieta, protams. Tie vecāki, kuriem ir bērni, viņi ļoti labi zina savas vājās vietas un cenšas kaut kā ar viņām, un dēļ bērniem mēs esam gatavi parasti mainīties. Jo tad, kad parādās bērni dzīvē, tad parasti visas stresa reakcijas sāsinās. Tā kā, ja ir tas jautājums, kam ir šis 5 dienu kurs domāts, tad jebkuram, kurš apzināti ir ieraudzījis, ka viņš grib citādāk kaut ko. Varbūt šobrīd bērns ir sācis skolā iet, kā man pieņemsim Olivers. Viņš iet neklātienē, ne neklātienē, bet tālmācībā. Un, protams, kad ir savs, ģimenē ir savas izmaiņas kaut kādas, un tas rada visos kaut kādas nērtības, kaut kādu stresu, kaut kādus mirkļus, kuros viss ir pilnīgi citādāk ikdienā. Un, protams, ka man kā mammai, un visticamāk arī manam vīram Ansim kā tēvam, gribās to bērnu atbalstīt, bet kā mēs viņu varam atbalstīt, ja mēs esam, pieņemsim, paši stresā? Tā ir tikai viena no situācijām, kā piemērs, ka daudziem varbūt bērni kādam ir sākuši atkal skolas gaitas, un tas izraisa pilnīgi citu loģistiku ģimenē, pilnīgi citas, ienesis ir pilnīgi citu dinamiku, kurai atkal ir jāpielāgojās. Vai kā, piemēram, ir darbs, bet gribās viņu mainīt, tad tas ir vērts kaut vai šīs 5 dienas pastrādāt par šīm 15 minūtēm ar sevi, jo savā apzinātībā ienest kaut kādas tās zemapziņas lietas, kāpēc šī tēma ir apstājusies, vai varbūt tu nezini, ko viņā darīt. Un īstenībā šī tēma dzīvē var būt jebkāda. Tas var būt kaut kas mazs, kaut kas liels, bet kaut kas tev ir... ka šitā vairs negribās, bet gribās citādāk. Un tā no sirds, kad gribās, jo tad tas ir motivējoši. Tad tas patiešām ir tā, ka jā, es gribu citādāk. Es iedomājos, jā, es gribu strādāt darbā, kurš man patīk. Vai jā, es gribu būt atbalsts savam pirmklasniekam vai piecsklasniekam. Vai jā, es gribu beidzot aizbraukt pie saviem vecākiem un smaidīt un būt brīva savā izpausmē, nevis balstīties uz vecajām pieredzēm un traumām. Un katram šīs lietiņas ir savādākas, katram šīs nianses ir savādākas, kuras mūs triggerē, kuras mūs ieved mūsu vecajās reakcijās, kas, protams, nāk no mūsu bērnības. Un ja tu esi to apzināti pamanījis,
tad iespējams šis ir īstais laiks, kad iegūt šo instrumentu savās rokās. Jo es sev neuzskatu par skolotāju un kursa, tādu, kā saka, par skolotāju, kura jums tagad dos kursā baigo informāciju. Es jums nodošu to, ko es zinu, savu pieredzi, praksi, un jūs pēc tam viņu varēsiet izmantot paši tālāk. Un tas ir zelta vērts. Un tas ir tas, kas man pa šo pusotru gadu, man vēl joprojām nav pārgājis tā sajūta, kad es esmu laimējis loterijā. Ka es esmu bez gala laimīga, kad es dzīvē tajā mirklī, kad mēs aizdevāmies uz Gruziju, es uzskatu, ka tas bija tāds atslēgas mirklis, atbrīvojām savā dzīvē milzīgu vietu, gan fiziski, gan emocionāli, gan garīgi, gan visādi, lai šī praksa varētu pie manis atnākt. Un tāda life-changing moments tas bija, tā es varētu teikt. Un es zinu, kad ir cilvēki, kuri no iepriekšējiem kursiem un kuriem arī ir tā, ka viņi ir uzķēruši un viņi darbojās un viņiem vairs viss cits ir atkritis un viņš savā mierā pilnīgi iet savās praksēs, ik pa mirklim atraksta varbūt kaut ko, kā iet, jo man ir ļoti interesanti aprunāties, kā iet tiem, kuri individuāli praktizē. Un ka viņš to savu dzīves stūri ir paņēmis savās rokās, neskrienot vairs pa pasauli un nemeklējot atbildes ārpusē, bet tā kā ir atgriezies pie sevis, uzņēmies atbildību par sevi un viss notiek. Un tas ir tas gandarījums, ka tu redzi, ka tiem apkārtējiem arī tā notiek. Jā, tā, mīļie, tā kā es esmu aptuveni atbildējusi uz visiem jautājumiem, kas man ir uzdoti, es jau izstāstu arī esmu. Gandrīz pusstundiņu jau esmu, jā. Kas priekš manis viens liekas ilgi, ka es te monologā runāju. Tā. Tā kā droši meklējiet pieteikšanās anketu Tata lapā. Izmantojiet iespēju, ka divatā cena ir daudz draudzīgāka. Ņemiet savu draudzeni, draugu, brāli, māsu, vīru. Ar vīru ir super. Mīļie, ja jums ir vīrietis blakus draugs, kurš ir atvērts šādām lietām, jā, es iesaku. Jo divatā tas ir dubult jaudīgi, jā, tās ir milzīgas izmaiņas divatā iet šo ceļu. Es pat neteikšu iet šo ceļu, bet praktizēt, jo ir interesanti. Un ir kursā bijuši, kur ir vīrs un sieva, un ir arī, kur mums vēl ir viens laiviņš ar Annu un Nauri. Un arī es ar Anci, mēs divatā praktizējam, un es zinu vēl man pāris, kas apkārt divatā praktizē. Ir interesanti. Pēc tam, cik dzīvē ienāk daudz apzinātības, kā, zinu, kad ir ģimenē tās situācijas kaut kādas, kad es nezinu, tur viens uzburkšķi uz otru vai otrs vai kaut kas neapmierina. Un kad tu tajā mirklī, kad tu sāc praktizēt, tu saproti, ka tas ir tā otra cilvēka materiāls, un tu vairs pretī neburkšķi. Tu vienkārši spēj viņam iedot šo telpu, šo savu klātbūtni, lai viņš izburkšķās, pat neuztverot to personīgi. Ir tādas nianses, kuras ienāk attiecībās tieši, kas, manuprāt, mūs ļoti satuvina un ļoti, ienāk milzīga apzinātība tajā visā. Tā kā izmantojot šo iespēju divatā nākt, piesakieties arī vieni, ja jūs gribat ņemt līdz draudzeni. Līdz 26. droši pildam anketiņas, es jums atbildēšu, es jums aizsūtīšu rēķinu, kur varēs apmaksāt. Un jau ap 27. datumu es izsūtīšu visiem informāciju par to, kur jāpievienojās, kur būs visi zūmiņi un visas lietas un informācija par visu pārējo. Tā kā, mīļie, tiekamies 28. Jau uz praktisku darbošanos. Tā, lai visiem forša diena. Čau!